Ну, насыпай, что ты бежал? Огурец украл. Можно мешочек, да? Bet staigā izstrādāt jauns cilvēks, noliec гурти. Нельзя. Давай положи. Тогда подойди и спроси человеку, молодой, иди работай, не воруй тут. Мэр. Kā ir? Es varu tirgu nopirkt latviešu zemes? Jā, manējās Latvijas zemes. Pa latu 30? Jā, nu visā te ir dažādas. Te ir latu 30, šitās pa latu 50, pa latu 20, pa latu 40. Visādas ir. Kādas tik nevēlaties. Vissaldākās ir šitās te, šitās tādas sulīgākas, bet arī saldas ir. Tās ir tādas saldas kādas, visādas. Dažādas šķiras un dažādas. Vai jums kaut kāda saimniecība ir, ka jūs? Man ir plakāts. Uzkarināt. Un dzēni? Jā. Bet vispār poļu zemes tādā pašā cenā, kā jūs to izskaidrojat? Ko es varu darīt? Ko es varu darīt, kad visi tad skrien, viņiem visi pa dārgu skrien pirkt poļu zemes, ka tikai varētu lētāk nopirkt. Ko man darīt? Ja man ir jāiztirgo 200 kilogrami, jā, un te ir 10 tonnas poļu zemes, es ar saviem 200 kilogramiem varu veci palikt. Stāvot. Tā jūs cenas laižat lejā, ja? Nu, ko man darīt? Tas jau nav kartupels, šodien neiztirgo, labi tirgošu, rītā tirgošu parītā. Viņas jau nākot mājā, aizbrauc mājā, tur ir vēl tikpat jau nogatavojušies. Nu, ko darīt? Tāpēc arī jālaiž ķēri zemē, bet, darbs tas ir baigais. Nezinu, man kaut kā tas viss. Nē, ko darīt? Nav tā, ka citi domā, ir aizdomas tomēr, ka tās poļu? Nu, bet paņem pagaršo zobu. Es taču ļauju ņem jebkuru šķirnīti, ņem pagaršo un saldāks par šitām neatradīs tirgu. Neatradīs. Bet redz, mēs kā vietējās zemes, viņas tomēr ir sīkākas, jā. Jo vismaz pie mums ir, es nezinu, Jelgavā varbūt vairāk ir līs, mums ir mazāk līs. Un viņas ir sīkākas, viņas nav tik izskatīgas, un tāpēc, iet skrien pērk tās lielās poļu, tāpēc, ka tās, tur blakām lats 40. Man pa latu 40, divreiz mazāk. Bet toties man vietējās. Es galvoju. Nepatīk, ja ir aizdomas, lūdzu, reku ir adresi, atbrauc, lasi pats, paņem kasti, lasi pats, būs pat bišķi lētāk. Šitās tās poļu zemes, ja? Nē, tās ir mūsu paši. Vai jums blakus tante saka, ka tās esot poļi? Es arī uz viņu tā varu pateikt. Vai jums no kuras saimniecības te viņi nāk? Tas ir Rundāvs novads, Vitenis pagasts. Tāds liels ogs sanākuši. Nu, nav visas lielas izlasīja, redziet, nav jau, tas ir dažas tikai. Nē, lielāk tomēr. Jūs apgalvojat, ka tās latvieši, ja? Nu, tā saimnieks man brauc no turienes. Es ir mani saimnieks, es jau pat nejaucu. Vai jums saimnieks vajag, ja? Jā. Pagaršojiet, ļoti garšīgs. Es nešaubos. Kur ir poļi? Zaļo lieties arbi redzēt? Jā. Tie viņi. Viņi apgalvot, ka tās sasavs. Zaļais lietusavs, tur poļu zemes ir, ja? Aiziesim, paprasīsim. Tās poļu zemes, ja? Nē, vietējā. Vietējās, ja? Jā. Dārzā audzējāt? Sesavātā. Sesavāti patās, ja? Jums gan kā konkurenti saka, ka tās esot jums poļi? Mums te, kuri konkurenti teica? Da. Kuri pateica? Tādu muļķību. Tur runā, ka te viss pārējais esot 10 tonnas, esot poļu zemes. Nu, varbūt tirgu kādam ir 10 Vienu zemeni, un tā jūs pateiks. Tur tālāk, tai padavē laikam bija rakstīts poļu tur. Tur ir sarkanāja, man liekas, sarkanāja jākļa. Sveicināt, jums esot poļu zemes vienīgai tirgu.
Kas to te? Jums nav? Они не польские, может, понятно. Они вон все дешевые, пустившие, это в Польшу привезли. А мои Sveicināt. Tas saka, ka jums šot varbūt poļu zemens. покупают люди. Rītā jums būs, ja? Я вам по 3-4 мешка Šitās ir, продаю. 68 центов. diemžēl. Попробуйте мои, будете приходить. Да. A kā jūs tā vienu dienu latviešu, vienu dienu poļu tirgojat? Ko nevar dabūt? Vietējās ļoti grūti dabūt pa labu cenu, lai varētu konkurēt tirgu. Jo poļu zeme nav lētāk. Šitā saka, lūdzu, vietējā zeme latu 60 staigā. Arī tā jūs tā arī uzrakstīsiet poļu zemens? Jā, kāpēc ne? Cilvēks grib, viņš nopērk, negrib nepērk. Škam jāmelo. Tā jebkurai precē var pateikt. Un cena būs tāda pati, ja? Nē, lētāk. To es arī šodien visiem stāstu. Poļu oga ritā lētāk. Viņš gribēs nopirkt, jo mums ir pastāvīgi cilvēki, kas visu laiku iepērkās Jelgavas tirgu un melot viņiem, tad viņš pie maniem nepirks vairāk. Tāpat viņi smidzina. Protams, tāpēc saka, vienīgais es zinu, ka ir vietējā un ļoti laba oga, es aizēju pie sava dārziņa, paņemu apgodiņu, un tā ir mana odziņa. Es zinu, ka es viņai tur neko neesmu izdarījis. Tie, kas ir vairumā tirgotāji, Nē, es tāpēc, ka es man tā No kurienes jūs ņemat viņas? Es pat audzēju. No dārza. Kā? Es pat audzēju. Tur viss apgalvo, ka latviešu zemens tās ir. Tur ir viss poļi. Tur pie privātiem, kur nav tie visi. Nu, jums latviešu. Latvijas skatīs, ka mēs 87 un caurīt. Tas puika, kas tagad tirgo te patās otru stūru, tam viss poļu zemēs. Burtis varbūt tā Rīgas sastāvis. Nu, Lūdzu, kas interesē? poļu zemens interesē. Poļu zemē drēt citās rindās, tikai ne šeit. A, kur ir poļi? Droši vien, ka mums tā kā firmas tirgo. Tā pēc firmām jāiet. Mums jau te nav viņas. Bet neviens jau nesaka, ka viņam poļi. Nu, bet Nu, jums no kurienes nāk? paša savas no vilkas. No Vilcītes. Ja. Arī ļoti garšīgs. Protams. Poļi droši pagājušot kādu garšu. Droši. Viņas ir uz zem sauliem apkārt, viņas nav jāmazgā. Arī mēļu zemnieks mums ļoti garšīgs. Tāds mazumā zemnieks. Garšo tāpat kā poļu zemen. Nē. Nē, savādāk. Mūsu zemenē mēs garīgs tas mažu garšu. Sveicināt. Man te teica, ka jums poļu zemens vienīgai esot. Poļu? Jā, Poļus. No Liberzes. no Liberzes. Jā. Oh, vēlams, neizdodās man tās poļu zemens atrast šodien. Priekš kā jums vajag poļu zemens? Nu, es saku, ka 10 tonnas esot tirgu, bet neviens nesaka. Kuram? Nezinu. Neziniet arī. Nezinu. Man drusiņi, kas tik ļoti vajag nav. Sveicināt, teica, ka jums te vienīgiem poļu zemens esot. Var nu iegādāties kādu? Man vienīgajai? Vai visiem te ir? Nē, man ir patīkami dzirdēt kā vienīgajai. Jums latvieši? Latviešu. Nav poļi, jā. Nē, kādreiz tirgoja arī poļu, bet šitās ir latviešu. Nu, neko tā, es šodien laikam nenopirkšu poļu zemens tirgu. Nopirksiet gan, tur ir pilns ar poļu zemenēm.